Audzēknis pirms darba sagatavojas. Uzliek priekšautu, un aizsargbrilles. Darba vietas sagatavošana. Audzēknis novieto uz darba galda neslīdošu pamatni. Sagatavo darbam lineālu, stikla griezēju un stangas stikla laušanai. Novieto stikla loksni uz pamatnes. Gan pamatnei, gan stiklam jābūt tīram un sausam. Taisnas līnijas griešana gar lineālu. Audzēknis ar rādītāju pirkstu, vidējo pirkstu un īkšķi satver stikla griezēju pie roktura pamatnes. Stingri piespiež lineālu stikla virsmai. Stikla griezēju viegli piespiežot vienmērīgi velk, nemainot sasvēruma leņķi. Sasvēruma leņķi nosaka ar izmēģinājuma griezieniem. Pareizs leņķis ir tad, ja uz stikla paliek vienmērīga, šaura, balta līnija. Griežot stiklu, griezējam jārada vienmērīga, viena toņa skaņa ar nelielu sprakstēšanu. Nedrīkst atkārtoti griezt pa vienu un to pašu līniju. Liektas līnijas griešana. Liektas līnijas griešanu veic ar brīvu roku. Vai gar šablonu. Stikla laušana ar stangām. Iegriezuma līniju laušanai izmanto speciālas plakanstangas ar galos uzliktām gumijas uzmavām. Stangas virspusē atrodas iezīmēta viduslīnija. Tā jānovieto pret griezuma līniju. Iegriezuma līnija atrodas augšpusē. Lauzienu veic virzienā prom no iegriezuma līnijas. Nedaudz liektu līniju arī var nolaust ar stangām. Ja jānolauž liektāka līnija, tad stikls jāpagriež uz otru pusi un vienmērīgi pa griezuma līniju jāpadauza ar stikla griezēja bumbuli, kurš atrodas roktura galā. Noslēgumā darba vietas sakārtošana. Piegrieztos stiklus, darba rīkus novieto tiem paredzētā vietā. Noslauka darba virsmu.